Esam Antēnu kalnā. Beidzot noskaidrojies laiks bija 2 dienas lietus. Tagad ir attīstījušies labi termāļi, nedaudz ir pārattīstība. Viņa ielajā ir ļoti labi, pārattīstība ir iekšā. Gaisā ir daudz paraplānu, kā 20 termāļi strādā. Lidosim notestēt. Tā kā daudzi zina, Indijas seriāla 6. sērijā apstāsts par to Indijas 2. daļā par pakuļa negadījumu, kas tur notika, un viņš zaudēja ekipējumu, un Latvijas piloti sadevās rokās, un sanāca, jūs bijāt tik dāsni, kad sanāca pat daļiņa pirmai iemaksai priekš jaunu paraplānu. Tagad es kā oficiālais Nivjuk dīlers veikšu testa lidojumu, jo pakuļkungs ierodās pēc 5 dienām šeit, svētdien viņš būs, un man viņam ir jānodrošina pārbaudīts paraplāns, ko es tagad iešu gaisā un pārbaudīšu. Tad varam vaļā. Šeit ir rūpnīcas locījums. Paraplāns vēl nevienu reizi nav bijis atvērts. Šādi izskatās rūpnīcas locījums. Papīri. C klases Nivjuk Arctic 5 paraplāns. 2018. gada modelis, tas ir jaunākais modelis, par ko ļoti daudz labas atsauksmes, un pakuļa kungu pierunāja, ka jāizmēģina kaut kas jauns pēc BGD Kjor, jāpaņem jauns. Viņš jau pats gribēja jaunu ražotāju, es viņam piedāvāju šo, jo tiešām daudz labu atsauksmju, ka šis spārns ļoti labi lido termāļos un ļoti labi vadās, un tūlīt es pats to notestēšu, kā tas ir. Brīvie gali ir diezgan nav laipnes, bet ir ļoti tādi kompakti ar šīm te daļām nedaudz paplatinātām. Vējš ir labs, būtu jābūt vieglam startam. Nu ko, varētu būt diezgan jauks lidojums ar šo paraplānu. Tas, kas man šajā paraplānā patīk, ir, ka aizmugurējo rindu vadība, šis te rokturs, ir gandrīz pie pašas augšējās šīs te karabīnītes. Jo manam Kjoram šis rokturs ir lejā, un viņš nedod tik precīzu vadību, kā ja viņš būtu augšā. Es to rokturu praktiski nelietoju, es ņemu šādi te vadu. Šis rokturs jau ir ļoti liels, viņš ir augstu, šis rokturs ir pareizajā vietā, tā kā ir jābūt. Tā arī Advance Jotai un Sigmai tieši tāpat ir, kas ir ļoti pareizi. Sagaidīsim stiprāku brāzumu un tad iesim augšā.
Labi ceļi diezgan. Kā saka, Indijas skola, lidot zem negaisa mākoņiem, ļoti labi ceļi tad. Tiešām sūdi, tur līst lietas, ceļi visur. Es gribēju aizlidot apakaļ, bet nesanāks. Ja es lidoju prom, jo te viss ir pārattīstījies. Es lidoju tur, kur gaišāks. Nolaidos, tur lietus līst, un tur zibens, pērkons dārda. A te ir miers un sauss. Nez kur barons aizlidoja. Retrīvs atbrauc. Čo? Nu kā palidoja? Lieliski. Maločiks. Bija doma aizlidot līdz Decathlonam. Tā arī Nopirkt izdarīja. bikses. Bet beigās nē, es ieraudzīju Google kartē vienu kafejnīcu aizgājis to. Sākumā viņi teica, ka viņi aizstās netaisa, bet tad viņi uztaisīja maizīti. Tas jau iztrakterēja. Pēc laba XC vienmēr aliņš jāpaņem. Esam pa Sano, atbraukuši nedēļu ātrāk par studentiem, lai palidot paši, bet, diemžēl, trāpījām uz netik labu laikapstākli. Daudzas dienas lija lietus, un tagad nelīst lietus, bet ir mākoņains diezgan. Varbūt mēs iesim, nezinu, negribās planēt, gribās termoņus griezt. Un 2 dienas apakaļ pavērās loks, saulīte spīdēja, un mēs, loģiski, mēs devāmies lidot. Un bija labs lidojums. Tas bija reāls loks, tāpēc, ka mēs pacēlāmies, mēs palidojām. Kamikādas. Čau slidi nosējuši pa vējam, vēl kliedz, ej! Jā. Mēs palidojām pie kalna kaut kādas 40 minūtes, 50 apmēram. Tad ielidojām līdzinumā, tur pagriezām termāļus, tur saulīte spīdēja, un tad es satiku baronu, griezām kopā, barons aizlidoja ielējā tālāk, es lidoju apakaļ uz kalnu, un vienā brīdī viss sāk palikt baigi tumšais, un tālumā, kaut kādi 5 km tālumā bija kaut dūmi pie kalna lejā un piekājē, un tie dūmi sāka griezties paralēli kalnam. Un tad skaidrs, ka kaut kas sāk mainīties laikapstākļos. Un es to skatījos, bet lidoju klāt, jo nebija vēl tik melns tas viss. Es domāju, aizlidošu uz mūsu landingu, piezemēšos, bet tas viss sāka ļoti strauji attīstīties, ka man sākās stabils cēliens, un mani sāka celt arvien tuvāk mākoņiem, arvien tuvāk, un arī sāka palikt arvien tumšāks. Un tas vēja virziens tālumā, tas dūmu mākonītis sāka arvien vairāk griezties, tā kā vēl prom jau no kalna. Te es sapratu, ka uzskatīt, cik tas zemu, ja skatāmies, viņš atvilks. Trakais. Viņam ir žiloti normāli, es domāju, ka davilks. Bet, īstās tā. Viņam Woody Valley XR7 krutā iekar. Viņš pa ceļu paņems, tur vadi noteikti nav drošībai. Jo problēma, ka te ir vadi.
Šis studenti ir jūsu landings, kur jūs sēdīsieties. Normāli, ne tā? Uz milimetriem izreikināja. Skaisti. Ozona. Mantra? Nē, mantra taču tā nav. Tā vai nu delta vai šitas rašs pēc profila nav mantra. Izstās pēc rašs. Skaisti. Un tātad es lidoju uz kalnu un sāku celt un mākonī šoreiz nevajadzētu ildot, tāpēc, ka tas mākonis bija milzīgs un skaidrs, ka mākonī varbūt gadās, ka ievelk, bet tādos nevainīgos bet nav ok mākoņos lidot, bet tas bija tāds jau tumšs virs manis, un viņš cēla tādu stabili +2, +3 un es domāju, taisīt spirāli. Es taisu, un tas augstums tik lēnām, es arī netaisīju mega dziļo, jo kokonā spirāli taisīt diezgan grūti, jo tur tas viss, tās kokons uzvalkās starp kājām, tā kā iestumjās, un liekas, ka tu ar kājām spiedi to kokonu dēlīt, un ka tu kokonu noplēsīs, un tāpēc tādu vieglu spirāles griezu, bet diži tas nepalīdzēja. Es beigās taisīju B-stabu. Tas palīdzēja. Variometrs gaudoja, gāja lejā, atlaida vaļā, vienalga ceļu. Es sapratu, un šeit palika vēl tumšāks. Tad es sapratu, ka jādodās uz ielai. Te nav variantu, jo te viss sāk augt ciet un pat sāk līt. Parādījās migliņa, kur vairs īsti kalni jau var vien sliktāk redz. Un kāpēc es rakstīju WhatsAppā, ka es negribēju, bet es baidījos saslapināt paraplānu. Un kāpēc es baidījos? Tāpēc, ka šis paraplāns ir mūsu cienējamā Pakuļkunga, ko mēs daļēji viņam esam tā kā uzdāvinājuši. Un Pakuļa kungam es apsolīju, kad es spārnu, ka es izturēšos pret paraplānu tā kā pret savu, attiecīgi pedantiski, visu tur tā kā odziņu vienkārši tur uzpasēšu. Un skaidrs, ka paraplānu gāzienā, ja viņš izmirkst slapš, tas savu paraplānu tā negribētu izmērcēt. Un kur vēl, ja es apsolījis cilvēkam, kad es izturēšos pret viņu paraplānu, pafilmē. Malacis. Un ja vēl es apsolījis, kad es izturēšos pedantiski, tad man bija uzdevums. Es nedrīkstēju, es varēju atlidot un nosēsties šeit ar to B-stabu, bet es būtu viss slapš. Bet bija dots solījums, un es devos ielējā, kur spīd saule. Lidoju, un tas mākonis aiz manis viņš auga, bet es biju ātrāks. Vienā brīdī viņš bišķīt uzsmidzināja, bet es biju ātrāks, es aizbēgu no tā mākoņa. Diemžēl treks neparādīsies X kontestā, tāpēc, kad bēgot no mākoņa, vienā zonā es ielidoju bišķīt par augstu, attiecīgi es nedrīkst publicēt, jo tas bija nepareizi. Bet es aizbēgu no negaisa, nosēdos pļaviņā. Interesanti bija, ka es nosēdos vietā, kur ir vējrādis. Pirmkārt, tas bija kaut kādi 40 km no landinga, un tur bija vējrādis un uz jumta lidmašīna. Tas tā, ideāli, tieši priekš manis. Piezemējos, savācos, un reāli pēc 30-40 minūtēm tajā vietā nenormāli gāza lietus. Sākās ar krusu, un tad bija gāziens, un būtībā veiksmīgi. Par paraplānu es varu pastāstīt, ka es Pakuļkungam ieteicu Arctic 5, Niviju Arctic 5, un es biju ļoti patīkami pārsteigts, ka es pirms tam biju studējis ļoti daudz šī paraplāna apskatus un profesionālu pilotu tā kā atskaites un viedokļus, un viedokļu lasīt ir viens, bet, kad tu pats izlido ar kaut kādu labu mantu, tad tu dabū to emociju un iespējas, un es dabūju ļoti, ļoti, ļoti patīkamas emocijas, jo paraplāns ir Pakuļkungs, tev tas paraplāns ļoti patiks. Tas paraplāns man atgādināja tavu veco Sigmu 7 vai 8, es neatceros, kur tev 7. tev laika. Nē, tev bija 8, labi, kāda starpība. Man ļoti atgādināja Advance Sigmu 7 vai 8, kura tev bija pirms tam, ar kuru tu man aizdevi, lai es nolidotu tos 250 km. Tad es ar šo spārnu lidoju. Bija tas miers spārnā. Spārns ir ļoti stabils, līdzsvarots.
Man bija tikai viena maza asimetrija, bet tur bija es griezu termāli un termāļa maliņā eldojumu, bišķi pielocīju. Un viss notika ļoti mierīgi, atvērās sekundē. Un spārnam, kāpēc spārns arī atgādina man advansu, sigmu, tāpēc, ka malu attiecība ir mazāka kā Kjoram. Attiecīgi Kjors vairāk atgādina tādu XC mašīnu jau uz D klasi. Tad Artiks ir normāla C klase. Ideāls profils. Tu skaties uz augšu un tev liekas, ka tu lido ar Sigmu. Tev toči tā liksies. Pie tam krāsa ir arī zilā krāsā, kā tev bija Sigma. Un vadība ļoti pakāpeniska. Nav bremzēm tāds straujums, cietums, ka pievelk un jau viņš griežās. Viņš ir ļoti graduāls, pakāpenisks. Tu velc un bremzes ir, tu vari ļoti pakāpeniski atrast to pozīciju, kurā griez termāli. Divdienu apkaļ bija arī starp vidēji un viegli termāļi, kas nozīmē, ka to spārnu gribētos notestēt arī ļoti, ļoti šarpos un asos termāļos, kā viņš uzvedās, bet tajos termāļos, kas bija aizvakar, spārns bija lieliski vadījās un planējums bija tāds, kad es ielējā lidoju un vairs īsti necēlu, bet arī lejā nelaidu. Vienkārši tu planē ideāls lidaparāts. Tad, kad es lidoju uz ieleju, tad aizmugurē bija tas lietus mākons. Būtībā bija ļoti līdzīgi tas, ko Rubeņa kungs sūtīja WhatsAppā pēc tam. Un tur bija tāda, ne animācija, bet ilustrācija. Un es tieši biju tā ilustrācija, un pa vidu aizmugurē man bija milzīgs lietus mākons. Nāca virsū un priekšā bija kumulonimbus, tādi torņi milzīgi. Un tad es nosēdos, pirms viņi visi apvienojās un sāka gāzt, un bija foršs lidojums. Tā, prieks par Pakuļa kungu, kad tev būs tik foršs spārns. Es domāju, ka nākošo spārnu es arī varētu ņemt Artik 5, jo man tiešām baigi patika labs spārns. Tā mums te iet. Gaidam jūs studentus šeit. Tas ir kalns, kur jūs lidosiet, kur jūs startēsiet. Šeit jūs pieņems barons augšā. Es jums palīdzēšu startēt, mācīsimies, kā startē kalnos. Mācīsimies griezt termāļus, skrāpēt kalnu un mācīties vēl 10 citu gudrību kalnos. Tā, pagaidām. Sit 5.